Josefs Staļins dzimis 1879. gada 18. decembrī Gorī pilsētā, Gruzijā. Viņa tēvs bija kurpnieks, kas bieži dzēra un kļuva vardarbīgs. Māte bija ļoti reliģioza un cerēja, ka dēls kļūs par priesteri, taču no vienkārši zemnieka dēla viņš kļuva par vienu no ietekmīgākajiem un pretrunīgākajiem 20. gadsimta līderiem. Staļina bērnība bija smaga. Viņš piedzīvoja izsmieklu, pazemojumus un iespējamu vardarbību. Šī pieredze veidoja dziļu neusticēšanos un paranoju, kas vēlāk pārvērtās par vardarbīgu politiku. Staļins jaunībā aizrāvās ar filozofiju un marksismu. Viņš ticēja, ka vienlīdzība ir panākums tikai caur radikālām pārmaiņām. Kā students viņš sāka aktīvi kritizēt carisko režīmu. 1901. gadā viņš pievienojās Sociāldemokrātu partijai un drīz vien tika arestēts par dalību streikā. Šajā laikā viņa neusticēšanās Krievijas vadībai arvien pieauga. Pēc 1917. gada revolūcijas Staļins kļuva par vienu no padomju režīma līderiem. 1922. gadā viņš tika iecelts par komunistiskās partijas ģenerālsekretāru, amatu, kas viņam deva iespēju iecelt un atbrīvot svarīgus cilvēkus. Pēc Ļeņina nāves viņš kļuva par padomju diktatoru. Staļina valdīšana tika definēta kā terora režīms. Viņš organizēja masveida represijas un nāvesods pret saviem pretiniekiem. 5 gadu plāni, taču kolektivizācija izraisīja milzīgu badu un miljonu nāvi. 1939. gadā Staļins parakstīja neuzbrukšanas paktu ar Hitleru. Taču 1941. gadā Vācija iebruka PSRS, Staļins pievienojās sabiedrotajiem un vadīja karaspēku pret nacistiem. Viņa paranoja pieauga un viņš veica jaunas tīrīšanas pat kara laikā. Staļins nomira 1953. gadā. Viņa nāves brīdis PSRS bija kļuvis par superlielu valsti. Pēctecis Hruščovs uzsaka Staļina režīmu, kritiku un mēģināja destalinizēt valsti, taču Staļina mantojums paliek pretrunīgs līdz pat šodienai. Tad, ko nozīmē vara īsti bez kontrolas? Vai mērķis vienmēr attaisno līdzekļus? Un kā mēs varam mācīties no pagātnes, lai nepieļautu to nākotnē? Josefam Staļinam bija teiciens: ja ir problēma, nāvi var atrasināt